Sveiciens jaunajā 2022. gadā, starp citu visiem. Pirmais laivs šajā gadā. Ja izmantošu iespēju, tiešām apsveikšu visus jaunajā gadā šajā laivā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis gads būtu labāks par iepriekšējo. Un lai galvenais, lai visiem jums būtu laba veselība, lai saticība ģimenēs un, protams, arī lai valdītu mīlestība jūsu starpā. Tā kā šodien pārraidi vadīs Māja Armaņa, kā vienmēr uzdos dažādus jautājumus. Tā kā sūtiet jautājumus, kas jums šķiet svarīgs, centīšos uz daudziem no viņiem atbildēt. Tā kā Māja, lūdzu, var sākt. Es sākšu ar to, ka tevi šodien neielaida shopping centrā. Tu biji aizbraucis uz vienu no Rīgas shopping centriem, lai pārbaudītu, vai tu tik iekšā, netik iekšā, jo tu tikko esi atgriezies tieši no Spānijas, kur tev nebija problēma iet iekšā shopping centrā. Savukārt Rīgā, draugi, vai jūs paredzējāt šo te video? Starp citu diezgan daudz skatījumu jau. Jā, šodien es biju aizbraucis uz Rīga plaza. Mums Mūkusalas ielā 41 ir partijas birojas pēc partijas sēdes. Es gribēju iebraukt tiešām cerībā, ka tā kā veikalā nav daudz cilvēku, varbūt tiešām varēšu nokļūt bērnu veikalā un nopirkt tās lietas, kas ir nepieciešamas. Diemžēl tā realitāte ir tāda, ka nekas nav mainījies. Tie cilvēki, kuriem nav vakcinēti, kuriem nav QR kodi, nevar iekļūt pat tukšā tirdzniecības centrā. Un tas patiesībā mani pārsteidz visvairāk, jo es saprotu, ja valdība būtu pieņēmusi lēmumus kaut kādās īpašās dienās, vakara stundās, neļaut cilvēkiem iet veikalā un kaut ko nopirkt, bet, diemžēl, pat arī no rīta pa dienu, tad, kad veikali ir tukši, cilvēki nevar apmeklēt. Un tas patiesībā ir absurds visaugstākajā mērā. Jā, tiešām pa Ziemassvētku brīvdienu mēs biju kopā ar ģimeni aizbraucis uz Spāniju. Daudz man uzdeva jautājumu, kā tad es nokļūstu Spānijā, ja neesmu vakcinēts. Varu šodien atbildēt, ka, lai nokļūtu uz Spāniju, ir nepieciešams veikt tikai testu. Un dzīvojot Spānijā, principā ne viesnīcā, ne veikalos, ne kafejnīcās, nekur nekādi QR kodi man netika prasīti. Un tas ir fakts, to es varu apstiprināt. Līdz ar to ir joprojām valsts, kurās var brīvi dzīvot. Jā, Spānijā valdība ir pieņēmusi lēmumu, tā kā cilvēkiem jānesā maskas. Liela daļa arī nesā, bet tas arī vienīgais ierobežojums. Visi pārējie ierobežojumi ir noņemti. Un, starp citu, lidojot atpakaļ uz Latviju, man Spānijā lidostā nemaz nepaprasīja nemaz testus, ne tad, kad notika reģistrēšanās, ne arī iekāpšana lidmašīnā. Principā es atlidoju, tā kā tā sistēma, tā pasaule ir diezgan dažāda. Un sanāk tā, ka pie tās brīvības, ko bauda cilvēki Spānijā, Latvijā, nav iespējams tiešām nevakcinētam cilvēkam iekļūt veikalā. Lai gan es esmu izslimojis, mana ģimene ir izslimojusi, bet, diemžēl, esošā vara, valdība nepiešķir cilvēkiem šos pārslimošanas certifikātus, ja cilvēki ir slimojuši ārpus Latvijas. Draugi, uzrakstiet lūdzu komentāros, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams atcelt vispār visus šos ierobežojumus, vai tomēr tie ir jāatstāj. Kā zināms, līdz 28. februārim tie tomēr visdrīzāk būs pagarināti. Pagaidiet, tad ir jau pateikts, ka tie būs pagarināti. Jeb, es saprotu, ka rīt būs jau mums zināms galējais vārds. Ļoti grūti saprast, ko valdība lemj, bet redziet, valdība ir pieņēmusi realizēt politiku. Viņiem svarīgi novakcinēt visus iedzīvotājus, gan vecus, gan jaunus. Tagad ļoti aktīvi notiek šī kampaņa ap bērnu vakcinēšanu. Saņemu ļoti daudz ziņas no vecākiem, no cilvēkiem, kuri satrauc, ka tieši skolās mēģina piespiest, lai bērnus novakcinētu. Un tas lielā mērā izskaidrojums ar to, ka valdība ir iegādājusies apmēram 4 miljonus vakcīnu, kurām ir derīguma termiņš, un tagad tikai tāpēc, lai šīs vakcīnas
tiktu tikai izmantots tajā konkrētajā termiņā, tagad tiek virzīts viss iespējamais uz priekšu, lai cilvēki pēc iespējas vairāk tiktu vakcinēti. Bet tas, ko es esmu arī dzirdējis, ka apmēram valstī ir 300 000, kas ir oficiāli pārslimojuši, un daudz no šiem cilvēkiem, kuriem vai nu jau ir beidzies šis saucamais certifikāts, vai arī drīz beigsies, un kuriem ir pietiekoši daudz antivielas, diemžēl ar šiem cilvēkiem visiem spiež vakcinēties. Un, ja mēs šodien skatāmies statistiku, varu tikai atkārtoties vēlreiz, ka valdība melo, viņi slēpj oficiālo informāciju, jo statistikā pie nevakcinētajiem cilvēkiem ir pielikt arī tie, kuri ir vakcināciju uzsākuši. Tad ir saslimuši pēc pirmās vakcīnas, jeb pēc otrās vakcīnas, kur nav pagājušas pāris nedēļas. Un tādu cilvēku valstī ir ļoti, ļoti daudz. Kāpēc šos cilvēkus liek pie nevakcinētiem, lai gan viņi ir vakcinējušies? No to droši vien Kariņš un Pauļuts, lai atbild paši, bet mana versija ir tāda, kad šādu cilvēku ir ļoti daudz, un tāpēc valdībai, lai šī vakcinācija turpinātos, ir jāmēģina vienkārši slēpt to oficiālo statistiku, jo, ja cilvēki uzzinās, ka lielākā daļa, kas slimo, ir absolūtais vairākums vakcinētie, tad principā šīs valdības uzticība, kura tā jau ir ļoti zema, nokritīsies vēl vairāk. Es skatos, ka mums ļoti daudzi komentē tieši par to, ka ir jāceļ visi šie ierobežojumi. Viens no galvenajām tēmām, patiesībā, kuru mēs šodien izskatīsim, ir tātad, tu jau tikko minēji, Ainār, 350 000 anulētie certifikāti. Pirms tam tikko izskanēja cipars 180 000. Pirms tam vēl apakaļ mēs paskatāmies, bija 62 000 atlaistie. Tātad, ja mēs skatāmies uz šo progresiju, ir 62 000, tad ir 180 000, tad ir 350 000. Kas būs nākamais 500 000? Šis absurda teātris būtu jāizbeidz. Ja šodien būtu premjers, es pieņemtu lēmumu, ka ir jāceļ visi ierobežojumi. Visi ierobežojumi, tā kā to ir pateikuši jau arī vairāki ārsti publiski. Patreiz, tad, kad 70% cilvēki brīvprātīgā, ja piespiedu kārtā ir bijuši novakcinēti, tad ir jābeidz ampelēties par to, lai piespiestu atlikušos 30% vakcinēties. Ja šie cilvēki apmēram 2 gadus nav saslimuši, būdami nevakcinēti, tad izskatās, ka viņiem šī imunitāte ir gan augsta, un jāļauj šiem cilvēkiem dzīvot brīvā zemē. Šodien problēma ir tāda, ka ar šiem ierobežojumiem tiek ierobežoti gan vakcinēti, gan nevakcinēti. Tas, ka veikali šodien ir atvērti tikai tiem, kam ir QR kode, tā ir tā viena monētas puse. Otra monētas puse ir tāda, ka visi šie veikali šodien strādā ar zaudējumiem. Viņi cieš zaudējumus, un viņus nav iespējams nokompensēt. Valdība nespēja nokompensēt visiem veikaliem, kafejnīcām, restorāniem, visām sabiedriskām vietām, un tā ir lielākā problēma. Jo esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki, kuri vienkārši skatās uz šo absurda teātri, ko organizē Kariņš, Pauļuts, Levits un visi pārējie valdības pārstāvji, viņi vienkārši brauc prom no valsts. Es zinu daudzus cilvēkus, kuri pateikuši, ka viņiem ir zudusi cerība šai valstī un ka viņi vienkārši brauc un strādā citās valstīs, kur viņi var normāli dzīvot. Jo patreiz jau tūlīt būs 2 gadi, kopš mēs dzīvojam šādos apstākļos, kad principā normāli cilvēki nevar dzīvot. Un tāpēc, kā jau es teicu, šodien būtu jāpieņem lēmums un jāatceļ visi ierobežojumi. Kā teica dr. Zaržeckis, ka omikrons tā ir dieva dāvana, ka tas ir tā kā būsterīts tiem, kam ļoti gribās vakcinēties, labāk izslimot šo omikronu un dabūt dabīgo imunitāti, kas ir īsta imunitāte, kas nav kaut kāda fake imunitāte, vakcīnas imunitāte, tā ir īstā imunitāte. Un, kā runā citi ārsti, ir svarīgi, tad, kad cilvēks to omikronu dabū, viņam jāsāk ārstēties jau no pirmajām dienām, un gala rezultātā tad normāla dzīve arī atgriezīsies. Patreiz tas, ko mēs redzam, ka sākumā teica 1. vakcīna, pēc tam 2. vakcīna, pēc tam 3., nu jau 4., kā daudz jokoja, būs 8. un 10. Un izskatās, ka tas jau būs ļoti drīz, jo patreiz
Tā kā 4 miljoni vakcīnu ir iepirkti, kā informācija ir publiski arī kaut kur parādījusies, tad principā valdībai, lai valsts kontrole nepārmestu, ka šīs vakcīnas tiek izniekotas neliederīgi, tātad, izbeigsies šis derīguma certifikāts, tad valdības politika jārealizē tāda, lai izmantotu vakcīnas. Tātad mērķis nevis, lai padarītu cilvēkus veselus, lai aizsargātu cilvēkus, bet lai izmantotu nopirktās vakcīnas. Un kā šodien jau izskanēja informācija, ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka drīzumā tiks uzrādīts apsūdzības cilvēkiem, kas ir saistīti ar pretlikumībām tieši vakcīnu iepirkumos. Izskatās, ka esošai koalīcijai, Kariņa Levita režīmam, šī vakcinācija ir kļuvusi par labu biznesu, kurā partijām pietuvināti cilvēki iegūst iespējas droši vien labi nopelnīt. Un tā kā prokuratūra pat nenogaidīja vēlēšanu laiku, bet jau tagad plāno izvirzīt apsūdzības, tas tikai parāda to, ka vairs nav iespējams noslēpt tos acīm redzamos faktus, ka ap Covid visām šīm lietām valstīs, tā skaitā Latvijā, notiek lielas afēras. Tieši Jekaterina bija atsūtījusi iepriekš jautājumu. Es domāju, tieši tagad būtu labs laiks to atskaņot tev. Vai skatījies interviju ar daktari Guntu Vīleri un Līgu Krapāni, un ko vispār par to domā? Izcila intervija, kur ārsts, nevis kaut kāds tur eksperts, kurš pauž dažādas viedokļus kādos valdībai pietuvinātos raidījumos, bet ārste, kas nodarbojas ar Covid slimnieku ārstēšanu, izstāsta, kāda ir situācija valstī un kā būtu pareizi jārīkojas. Un šī intervija, kura pāris dienu laikās principā uzspridzināja sociālos tīklus, šodien, cik es zinu, jau ir noskatījušies vairāk nekā 200,000 cilvēki. Tas ir pilnīgi nereāls cipars priekš sociāliem tīkliem, jo skatījumu skaits palielinās. Cilvēki šo interviju sūta viens otram caur WhatsApp, Telegramu un citiem kanāliem. Un tas, ko es esmu dzirdējis, ka tā kā šī intervija ir izraisījusi tik lielu rezonanci, tad jau valdošā elite ar Pauļotu un Kariņu priekšgalā ir devuši uzdevumu represēt šo dakteri un caur dažādām valsts struktūrām sākt pārbaudīt šīs dakteres darbību, cik viņi ir likumīgi un tā tālāk. Tas ir pilnīgs absurds. Ja? Vai tiešām mēs atgriežamies tādos Staļina laikos, kad principā bez sudai следствия varēja represēt tik vienu. Tikai tāpēc, ka kāds pasaka esošajai valdībai nepieņemamu viedokli, kritizējošu viedokli, tā uzreiz sākas represijas. Es uzskatu, ka jāsaka paldies, ka mums ir tādi daktari, kas atļaujās runāt atklāti. Un cik es saprotu, ka daudzi cilvēki, kuri principā ir saslimuši ar Covid, vai kuri varbūt vēl nav pat saslimuši, viņi grib noskaidrot patiesību, kā rīkoties, kad tu esi saslimis, kā rīkoties pirmajā dienā, otrajā dienā, kas jādara. Jo šodien mums jau situācija ir tāda, vai nu tu sēdi mājās kā spitālīgais, kurš nedrīkst iet ārā nekur, un neviens ar šo saslimušo cilvēku netiekas, viņš sēž karantīnā, un ja gadījumā viņam paveidzās un imunitāte ir gana laba, tad viņš atveseļojas. Ja imunitāte nav gana laba, tad cilvēks nokļūst slimnīcā, un tur jau ir liela varbūtība arī iegūt kādu citu slimību, kādu citu vīrusu un tā tālāk. Un mums, principā, pie mums netiek runāts gana daudz, ko darīt cilvēkiem, kā ārstēties. Un šī ārste tiešām ir palīdzējusi daudziem cilvēkiem nenokļūt slimnīcā un izārstēties. Un es uzskatu, ka ārstiem ir pienācis laiks runāt. Un es ceru, ka būs arī citi ārsti, kas atklāti teiks to, ko viņi domā par esošo situāciju valstī. Ainār, tur zini, man ir tādas aizdomas pozitīvā veidā, ka šis gads būs tas lūzuma gads, ka tiešām arvien vairāk cilvēki ar lielu burtu profesionāļi sāks runāt par šīm te lietām, par kurām iepriekš ir baidījušies runāt. Un mēs pārējām pie nākamā jautājuma, jo tālāk mums būs vēl karstāki jautājumi. Šeit ir tāds.
Tika uzskatīts, ka tikai nevakcinētie cīnās par savu dzīvību, bet pēdējo mēnešu statistika rāda pretējo. Kā zināms, šobrīd Mārtiņš Rītiņš cīnās par savu dzīvību, kurš savukārt ir vakcinēts. Ainar, jūsu komentāri par šo? Pirmkārt, es gribētu Mārtiņam Rītiņam novēlēt ātru atveseļošanos, jo viņš ir tiešām kolosāls cilvēks, viens no labākajiem, ja ne labākais Latvijas šefpavārs, un viņš tiešām ir vienkārši kolosāls cilvēks. Un es lūdzu visus tos, kas viņu pazīst un kas viņu nepazīst, vienkārši aizlūgsim par Mārtiņu Rītiņu un cerēsim, ka viņš atlaps. Jā. Un šajā gadījumā tas, ko es varu teikt, ka slimo, protams, ar šo vīrusu, gan vakcinētie, gan nevakcinētie, un tāpēc jābūt gataviem vienkārši cilvēkiem, kad būs jāārstējas. Un es ceru, ka tiešām ārsti darīs visu iespējamo, lai Mārtiņš Rītiņš jau drīz būtu kopā ar mums atveseļojies un atkal varētu priecēt cilvēkus ar saviem mākslas darbiem, ar visu to, ko viņš visu dzīves garumā ir darījis. Tā kā lai Mārtiņam ir laba veselība. Paldies! Mēs noteikti novēlam Mārtiņam pēc iespējas ātrāk izveseļoties. Ko pārējām tālāk? Mums te tāds arī diezgan jau iekarsis Gunārs no Čakavas. Kādā sakarā attīstībai par ir iedomājusies pret iedzīvotāju gribu realizēt azartspēļu meku Čakavas novadā? Zini, tas ir absurds, kas notiek. Es domāju, ka tas, ka šodien, sevišķi krīzes laikā, azartspēles tiek dotēts, ārprātīgie miljoni tiek maksāti no nodokļu maksātāju naudas, tas tikai parāda, ka kaut kas šai valstī nav pareizi. Jautājums, cik likumīgi rīkojās pašvaldība vai nelikumīgi, to es pat negribu šodien analizēt, bet tā pamatbūtība ir tāda, ka azartspēļu bizness būtu jākoncentrē tikai un vienīgi 4 zvaigžņu un 5 zvaigžņu viesnīcās, tur, kur brauc turisti. Un, lai atvainot cilvēku laukos, nav ko lauciniekiem un cilvēkiem reģionos tērēt naudu uz azartspēlēm. Gribat, braucat kaut kur uz šīm lielajām viesnīcām spēlēt, bet, lai to biznesu kontrolētu, vajadzētu tiešām, lai šāds bizness būtu šajās lielajās viesnīcās, jo skaidrs, ka tad vienkārši arī jauni cilvēki tur neiekļūtu, bērni neiekļūtu, tad nepilngadīgie, kontrole būtu labāka, jo skaidrs, ka daudzās mazās vietās kontroli nodrošināt ir daudz grūtāk. Tā kā es ceru, ka gala rezultātā šis bizness tiešām lielā mērā paliks tikai un vienīgi orientēts uz turistiem, nevis uz vietējiem iedzīvotājiem. Jo turisti, lai atbrauc, ja viņi grib uzspēlēt, lai viņi spēlē, lai tērē, bet vietējiem iedzīvotājiem jāmazina šī iespēja spēlēt azartspēles. Un tā. Tad vēl tāds jautājums. Ainar, vai tu skatījies Kariņa un Levita jaungada uzrunu? Mums te Mirdza Krustkalna raksta personīgi. Man bija tāds kauns, ka es pēc pirmās minūtes izslēdzu ārā televizoru. Es noskatījos šīs uzrunas ierakstā nākamajā dienā, un tas, ko es varu šodien skaidri pateikt, man ir tāda sajūta, ka gan Kariņš, gan Levits, viņi dzīvo citā realitātē. Tas, ka Kariņš smaida visu laiku, tas droši vien viņa tipāšs, viņam patīk, ka šī smaida varbūt šad vienkārši neatbildēt uz sarežģītām lietām un teikt, viss jau būs labi. Bet tas, ka viņš pirms jaunā gada tiek pieņems lēmums, tad 15. decembrī, kad tiek atlaisti 62,000 strādājošo cilvēku. Tiek atlaisti no darba, tāpēc, ka viņi nav vakcinēti. 62,000 tā ir vesela pilsēta. Tā ir liela pilsēta, tā kā Jūrmala, tā kā Jelgava, tā kā Ventspils, tā kā Valmiera. Pat lielāk, 60,000 tā ir milzīga pilsēta. Cilvēki ir atlaisti. Neviens par viņiem neko nerunā. Kur šie cilvēki palikuši, tad viņi tiek izspiesti ārā. Tad, lai viņi brauc projām, jeb piespiedu kārtā iet un vakcinējās. Es uzskatu, tas ir necilvēcīgi, un šajās uzrunās visa tā muldēšana, kas bija no Kariņa un Levita puses, viņi ne pusplēstu vārdu nepateica, piedodiet, godājumie tautieši, ka mēs jūs izmetām uz ielas, ka mēs atstājām jūsu ģimenes bez
ienākumu, ka jums nav darba, ka jūs tiekat represēti par to, ka jūs nevarat aiziet uz veikalu, uz kafejnīcu, uz kinoteātri, tas, ka jums nav iespēja strādāt. Jūs saprotiet, kur mēs varam runāt par brīvību un brīvprātīgo kaut kādu vakcināciju, ja patiesībā notiek genocīds pret Latvijas tautu. 62,000 tiek izmesti pirms skaistajiem, kas saka, Ziemassvētkiem ārā uz ielas, un premjers un prezidents ne pusplēsta vārda nepasaka, ka viņi šādi rīkojušies un neatvainojās, tad kāds man var būt komentārs? Šie cilvēki ir viestrādnieki, kuriem būtu pēc iespējas ātrāk ne tikai jāpazūd no tiem amatiem, bet vispār jāizvācās no šīs valsts. Jo šodien viņi vispār dzīvo tādā sajūtā, ka viņus pat neinteresē, kā dzīvo cilvēki Latvijā, jo noteikti Kariņam ir plāns atgriezties uz Vašingtonu un ieņemt kādu augstu amatu tur, un Levitam noteikti jau ir sagatavots kāds silts darbiņš Briselē. Tā kā atstrādās, kas saka, izdarīs visu to, ko viņiem kāds ir licis, un beigās aizlaidīsies, un nemaz Latvijā mēs viņus vairs neredzēsim. Bet, Jānis, tev jau nav vienīgajam tāda sajūta, ka tā varētu notikt. Es nezinu, cik daudz no cilvēkiem jau ir dzirdēts, ka tāda patiešām ir sajūta, ka viņi vienkārši noved valsti līdz zemākajam līmenim, un tad viņiem ir kur aizmukt. Un skaidrs, ka tā būs. Man ir ļoti godīgi bail domāt par to, kas vispār, piemēram, būs šogad novembrī ar Latviju. Ja kaut kas nemainīsies, ja mēs visi kopā nespēsim mainīt šo situāciju un nepadzīsim viņus prom no tām vietām, kurās viņi šobrīd ir. Kā realitāte tāda, ka, piemēram, Valdis Dombrovskis ieņem augstu amatu Briselē. Viņam jau nav plāna vairs atgriezties uz Latviju. Un es domāju, ka Kariņš ar Levitu arī mēģina izkalpoties, lai viņus pamana. Un viņi strādā nevis Latvijas interesēs, bet viņi strādā pret Latvijas interesēm. Un šajā gadījumā viņu mērķis ir tiešām izkalpoties tā, lai viņiem iedot kādus amatiņus tur Vašingtonā un Briselē, un lai viņi atlikušo dzīvi varētu kā pensionāri laimīgi arī pavadīt visus atlikušos gadus, cik viņiem Dievs ir atvēlējis. Tā kā šodien tā situācija ir tāda, kad es gribu aicināt daudzus cilvēkus, kuri tiešām uzskata, ka šajā valstī kaut kas ir jāmaina, ir jāsāk rīkoties aktīvi. Mēs varam nomainīt esošo varu tikai un vienīgi caur vēlēšanām, kuras notiks šī gada oktobrī. Ja mēs to neizdarīsim, tad esmu pārliecināts, ka Latviju sagaida milzīga emigrācija, tad cilvēki dosies prom no šīs valsts, daudz jauni cilvēki, un tad to atgriezt vairs nevarēs. Šai valdībai ir jāaiziet. Šodien, piemēram, Kariņš, viņš ir ieņēmis augstus amatus jau pēdējos 20 gadus. Valdībā šodien darbojas cilvēki, esošajā varā tie, kas ir bijušie varā jau 20 un vairāk gadus. Uzvārdus nesaukšu, apskatieties viņu CV, un jūs paši sapratīsiet, par ko es runāju. Un šie cilvēki šodien vada valsti. Viņi jau nezin, kā parastā tauta dzīvo. Viņi nav strādājuši nevienu algotu darbu privātā sektorā. Viņiem krīzē viss ir labi. Paskatieties, premjeram, prezidentam, citām augstām amatpersonām tiek palielināts algas. Un tad, kad viņi murgo un stāsta, kad mūsu ekonomika attīstās labi, es vienmēr to salīdzinu tādā veidā, iedomājieties, vienai ģimenei iedot $1 000 vai eiro un saka, tērējiet visu gadu. Ko cilvēki pateiks? Pagaidiet, bet kā mēs atdosim to naudu, ja mēs iztērēsim? To parasti tāda būtu attieksme no parastajiem cilvēkiem. Ko dara valdība? Viņi taču nedomā, kā būs jāatdot nauda, jo viņi zina, kad atdos mūsu bērni un mazbērni. Tas ir nākamās paaudzes. Un tagad, kad 2 miljardi pagājušajā gadā aizņemti, 2 miljardi šogad ir aizņemti, ārējais parāds, tad deficīts, mūsu parāds ir vairāk kā 17 miljardi šogad, tad realitāte ir tāda, ka mēs dzīvojam uz parāda. Un ja cilvēks dzīvo uz parāda un saka, ka es labi dzīvoju un caur to aizņemās naudu, un tas palielina, protams, arī nodokļu iekasēšanu, jo patēriņš jau palielinās ar palielinātām algām, premjers un prezidents un citi var jau iegādāties vairāk preces, vai tās ir pārtikas vai kādas citas,
Bet uz aizņemtās naudas Latvija nevar kļūt par bagātu valsti. Ir jāsaprot, ka Latvijai ir vajadzīga valdība, kas domās, kā pelnīt, nevis kā tērēt. Ja. Dzīvot uz parāda, to var atļauties ik viens muļķis. Bet mums ir jābūt valdībai, kas domā katru dienu, kā nopelnīt, kā kļūt Latvijai konkurētspējīgai, kā iekarot jaunas tirgus, kā attīstīt jaunas projekts, kā piesaistīt investīcijas ražotnēm, kā atbalstīt vietējos uzņēmējus, lai vietējais nacionālais bizness Latvijā attīstītos, lai izveidotos Latvijas Nacionālā attīstības banka un tā tālāk. Un tā tālāk. Ir daudz darāmā, bet, diemžēl, Kariņš un Levits nebūs tie cilvēki, kur attīstīs šo valsti. Nodrošināt dzīvi uz parāda, tas ir tas, ko viņi mācēja izdarīt, bet cilvēkiem būs jāizdara izvēle tiešām, lai cilvēki neaizbrauktu, būs jādara viss, lai viņu vietā nāktu un strādātu profesionāļi. Es tagad lasu komentārus, un Kristaps es pats raksta, Aināra, oktobrī jau lielākā daļa būs aizbraukuši prom no Latvijas. Oktobris jau ir par vēlu. Bet, draugi, mīļie, kur tad lielākā daļa iedzīvotāju bija tajās dienās, kad tika rīkoti protesti, kad tika rīkoti protesta gājieni, pastaigāšanās, sauciet to, kā gribat, bet kur jūs bijāt katrs? Tanī dienā, tas ir pirmais jautājums man, jums, skatītājiem. Otrais jautājums, vai jūs domājat šoreiz iet un balsot tie pat, kas nekad to nav darījuši, vai nav darījuši iepriekšējos gadus, vai jūs gribat un domājat vispār par Latviju, par Latvijas nākotni un taisaties iet balsot? Es tagad nejautāju par kādu partiju, man vienkārši uztrauc jautājums, iesiet vai neiesiet? Maija, to, ko tu pacēli, tas ir ļoti svarīgi. Pat tie cilvēki, kuriem nepatīk Šlesers, kuri uzskata, ka varbūt es neesmu labākā izvēle viņiem, bet jums ir jānāk un jābalso pret šo varu. Tas ir tas, ko es šodien aicinu un aicināšu vēl ilgi un daudz reizes līdz vēlēšanām. Ir jāapvienojas, pat ja jūs nebalsosiet par mani, par partiju Latviju pirmajā vietā, jums ir jābalso pret esošo varu, lai šī vara aiziet uz visiem laikiem. Jo tik daudz ļaunuma, cik viņi ir sadarījuši pēdējā laikā, to, kā teikt, neviena valdība vispār, kā teikt, pat vairākas valdības kopā nav izdarījuši. Šodien ir cinisms augstākā mērā, genocīds pret tautu, un šajā gadījumā, kā jau es teicu, atlaižot 62,000 cilvēku, vienkārši tas tiek izdarīts, un pēc tam uz jauno gadu tauta tiek apsveikta un tiek stāstīts, cik viss labi valstī notiek. Tā ir bezkaunīga visaugstākā mērā. Bet tad arī varam parunāt par 4 miljonu vērtām iepirktām vakcīnām, un ir gaidāmas apsūdzības. To jau es minēju, jā, izskatās, ka apsūdzības būs, tikai šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tā, ka zem riteņiem pamet kaut kādus tehniskos darbiniekus, bet Kariņš, Levits, Pauļus paliek sveikā. Visu šo afēru kontrolē un vada Pauļus, Kariņš un Levits. Bez viņu saskaņojumiem nekas šajā valstī šodien nenotiek. Un tāpēc es ceru, ka tad, kad sāk šķetināt un sāk meklēt, tad noskaidros tiešām, kur pazudusi ne tikai nauda no vakcīnu iepirkumiem, bet arī kur pazuda 80 miljoni, par kuriem Pauļus tā arī līdz šai dienai nav spējis atskaitīties. Vienīgais, ko viņš teica, ka ir nopirktas šīs 120 gultas ar kaut kādu aprīkojumu, kā tauta jau izrēķināja, ka viena gultas vieta ir izmaksājusi 666 000. Pat tādu naudu var greznu māju uzbūvēt vai nopirkt lielai ģimenei, nevis nodrošināt vienu gultas vietu. Bet izskatās, ka prokuratūra par to šodien neinteresējas. Kāpēc viņi neinteresējas par šīs naudas pazušanu, par ko Pauļus nav atbildējis, tas ir liels jautājums. Bet par šīm 4 miljonu vakcīnām, pareiķiniet, cik mums tie iedzīvotāji, cik vakcinēs, cik nevakcinēs, bet principā tas skaidrs ir tas, ka cilvēki, tie, kas ir novakcinējušies, viņiem nāksies vakcinēties šajā gadā vēl daudz reizes. Vienkārši pieņems lēmumu, ik pēc 6 mēnešu jauna vakcīna, ik pēc 3 mēnešu jauns būsterīts. Tā kā līdz gada beigām izskatās, ka tie, kas ir vakcinējušies, viņiem vēl 3-4 reizes būs jānovakcinējas. Man ir tāda sajūta, ka ja viss šis burbulis šogad tiešām plīst un cilvēki sāk redzēt patiesās sejas un darbības,
tad, politika vēl turpināsies kādu laiku, tā kā tu saki, Ainār, ja? Man patika, Ilze Jurča bija uzrakstījusi Facebookā tātad par iepirktajām planšetēm, vēl papildus tam, tātad tām visām tām gultām, un vēl tur bija vesels viņai posts par to, varēs iet Ilzes Jurčas Facebookā un atrast, ko viņa bija par to rakstījusi. Redzam, tās informācijas ir tik daudz par visām šīm afērām, un tas, ka prokuratūra tagad plāno izvirzīt apsūdzības par vakcīnu iepirkumu, tas tikai parāda to, ka prokuratūra arī nav spējīga vairs visu piesekt. Tas ir tāpatās kā Latvijas televīzijas viens no žurnālistiem Rēders, kurš sarunā ar Kariņu ir spiests jau sākt tā uzmanīgi, bet kritizēt premjeru un teikt, bet jūs taču solījāt iepriekš, ka būs brīvprātīga vakcinācija, tagad tas tā nav, jūs esat piemānījuši cilvēks, tāpēc, ka viņš zina, kad laikā, kad mūsu prezidentam neusticās 66%, tā ir oficiālā statistika šodien, 66% neusticās mūsu prezidentam, par ko mēs varam runāt. Vienmēr visi iepriekšējie prezidenti neviens nav bijis tik nepopulārs. Levits ir kļuvis par visu laiku nepopulārāko prezidentu. Un ja šāds prezidents mūsu valstī, tad skaidrs, ka sabiedrība neusticās ne prezidentam, ne premjeram, ne valdībai, un liela daļa tiešām domā, ka aizbraukt. Problēma ir tāda, kad ir vecākā gada gājuma cilvēki, viņi jau nekur aizbraukt nevar, viņi turpinās dzīvot Latvijā, bet tad, kas notiks ar Latvijas ekonomiku, kad pensionāru skaits turpinās palielināties, strādājošo skaits turpinās samazināties? Kā mēs varēsim nodrošināt pensijas un ienākumus tiem, par kuriem jārūpējas valstī, ja nebūs kas strādā? Un tāpēc šī pozīcija, ka var vienā dienā izmest uz ielas 62,000 cilvēku, pasakot, ka viņi nedrīkst strādāt, jo viņi nav vakcinēti, tas ir absurds. Ja? Visās pasaules valstīs patreiz situācija tāda, ka cilvēki šādā veidā netiek represēti. Tad uz jautājumu, kāpēc cilvēki neiet ielās, kāpēc viņi neprotestē, atbilde ir ļoti vienkārši. Tāpēc, ka cilvēki baidās. Tāpat kā 37. gadā, tāpatās kā padomju laikā, viņi baidījās, kad viņus represēs. Es saprotu, ka tad, kad policija runāja, kad tie, kas atnāks uz kādu mītiņu, automātiski saņems sodu un ka viņiem būs problēmas. Man patreiz pret mani ir 6 administratīvie procesi. Jā, es esmu piesaistījis advokātus, kuri to ir pārsūdzējuši. Es plānoju tiesāties ar Kariņa Levita režīmu, jo es nepiekrītu šīm visām apsūdzībām par to, ka es esmu bijis pie Brīvības pieminekļa vai pie Prezidenta pils vai Doma laukumā vai vienkārši pastaigājis par Rīgu un par to man ir uzlikts sods, bet parastiem cilvēkiem, kas ar politiku nav saistīti, viņiem vienkārši bail un viņi saprot, ka viņiem uzliks sodu. Vai tie būs 100 eiro, 200 eiro vai 1000 eiro, viņi taču nezin, jo ja policijas priekšnieks Ruks saka, ka būs bargi sodi, tad cilvēkiem ir bail un apskatieties, cik policijas mašīnas tiek sadzītas. Cilvēkiem vienkārši ir bail tiešām nonākt līdz konfliktam ar varu, bet skaidrs ir viens. Tie sodi, kas man ir uzlikti, tie ir mērāmi tūkstošos. Un ja šādas pašas sodas uzliktu citiem cilvēkiem, tad daudziem cilvēkiem iestātos maksāt nespēja, un viņiem vienkārši droši vien, ja viņiem ir kāds vēl kredīts bankā paņemts, tad ļoti viegli banka pateiks, tu esi pazaudējis darbu, tu nevari samaksāt kredītu, tad mēs uzsakam to kredītu un mēs atņemam tavu dzīvokli. Tagad cilvēki baidās no šīs varas un vara nekautrēs atklāti vienkārši rīkoties un cilvēks iebaidīt. Tas ir mans redzējums, kāpēc daudz cilvēki izskatās vienkārši ir nobijušies iet un protestēt. Zini, kāds jau man te nesen bija tieši uzdots jautājums, kā vispār bija iespējams, vai tas vispār bija likumiskā kārtībā darīts, ka tika pagarināti ierobežojumi. Es gribētu uzreiz atbildēt, bet tu noteikti arī pakomentē, ka nekas, kas ir ticis pieņemts, manuprāt, 2 pēdējo gadu laikā, nav bijis pieņemts likumiskā kārtībā. Mēs dotie brīdī atrodamies tādā situācijā, ka valdība dara, ko viņi grib, un viņi tiek ar to visu vienkārši perfekti galā. Viņiem viss tā kā iziet no rokas. Pilnībā viss. Jebko, ko viņi lemj, iziet viņiem no rokas. Tāpēc, kad masasaziņas līdzekļi ir nopirkti, pirmkārt ir nopirkti
Tā ir Latvijas televīzija, Latvijas radio, kur, kā jau es esmu teicis iepriekšējās reizēs, Sarmīta Elērte ir tā, kas kurē visus šos cilvēkus, jo visi lielākā daļa no viņiem ir Soros fonda stipendiāti. Sarmīta Elērte joprojām ir prezidenta Levita galvenā padomniece, kur arī kurē visu to, ko Levis dara. Nekas nav mainījies, un vēl vairāk ļoti daudz līdz galam nav sapratuši, ka esošā vara ir nopirkusi arī daudz privātos mēdījus. Viņi veic pasūtījumus par valsts naudu, un privātam mēdījiem skaidri tiek pateikts, ja tu mūs kritizēsi, mēs tev naudu atņemsim. Principā privātos mēdījus esošā vara ir korumpējusi, jo viņa maksā par to, ka vai nu viņiem ir jāklusē, jeb arī vajag valdību slavēt un atbalstīt. Un par to viņiem tiek maksāt naudu, un to visu apmaksā nodokļu maksātāji. Tā kā situācija ir diezgan bēdīga, un mans viedoklis ir tāds, ka šo varu ir jānomaina tādā veidā, lai mēs varētu dzīvot brīvā valstī un lai mums būtu brīvi mēdīji. Jo šodien, piemēram, opozīcija, partijām, politiķiem, kas neatrodas esošajā varā, neatrodas parlamentā, viņiem jau netiek dotas iespējas izteikties. Esošā vara pasūta reitingus, kuri, protams, ir labvēlīgi pie varas esošām partijām, tāpēc, ka viņas tiek reklamētas katru dienu. Tā ir bezmaksas reklāma, tur, kur viņi var sēdēt Latvijas televīzijā vai Latvijas radio un visu laiku mēģināt stāstīt par saviem pēdiņās labajiem darbiem. Tādā valstī mēs dzīvojam šodien, diemžēl. Nereti tiek pat nosaukts tāds termins lietots kā valdības rekets. Un es domāju, ka ja mēs tagad paturpināsim tēmu ar AB bankas izlaupīšanu, es domāju, arī šajā kontekstā mēs varam lietot šo terminu kā valdības rekets. Varbūt Ainār, tu vari pakomentēt šo. Jā, šodien es gribu oficiāli pateikt, ka mans viedoklis ir sekojošs. ABLV banku sākumā gribēja izlaupīt Latvijas maksātnespējas administratoru mafiju. Viņi nepiekļuva pie šīs bankas. Tad caur esošām politiskām partijām tika izdarīts viss, lai šīs bankas naudu izlaupītu. Tātad pirmām kārtām jau pagājuši gandrīz 4 gadi, un tikai tagad sāk atmaksāt noguldītājiem šīs bankas klientiem naudu, kura bija noguldīta, bet šo klientu, kuriem nauda tiek atgriezta patreiz, ir ļoti, ļoti maz. Lielāko daļu naudas, un tie ir miljardi, kurus šī valdība ir iecerējusi nacionalizēt, atņemt bankas īpašniekiem, lai varētu kaut kādā veidā nosegt priekšvēlēšanu kampaņu un šo esošā budžeta caurumus. Ja viņiem neienāk nauda, un ja viņi redz, ka tur ir pāris miljardi stāv naudas, tad vajag viņus nacionalizēt. Kā to var izdarīt? Caur kriminālu lietām, ierosināt kriminālu lietas pret banku īpašniekiem, pateikt, ka viņi ir noziedznieki, ka tā ir noziedzīgā nauda. Kāpēc es par to runāju? Gribu atklāti pateikt to, ko es esmu jau arī teicis iepriekš. Es pats esmu bijis ABLV bankas klients daudzus gadus. Un tad, kad šo banku aizvēra ciet 18. gadā, arī es paliku viens no šiem klientiem, kuram bija iesaldēts 1 miljons. 1 miljons šajā bankā. Un tikai pēc 4 gadi man šī nauda tika atgriezta. Kāpēc bija vajadzīgi 4 gadi pārbaudīt naudu, kura ir likumīgi iegūta, par kuru ir samaksāti nodokļi, par kuru ir samaksāti, Vice ir veicis pārbaudi iepriekš, kāpēc bija vajadzīgi šie 4 gadi? Es nesaprotu, jo normāli tā, ja kādam uzņēmējam tiek iesaldēta nauda un viņam nav apgrozāmie līdzekļi, pēc būtības uzņēmums ir bankrotējis. Viņš strādā ar banku, un ja viss ir iesaldēts, viņam nekas cits neatliek, kā vien principā pasludināt maksāt nespēju. Un es zinu, ka ļoti daudz uzņēmumu, kas ir bijuši šīs bankas klienti, viņi nobankrotēja. Šī valdība ir mēģinājusi iznīcināt nacionālo biznesu. ABLV banka tā bija viena no retajām Latvijas pilsoņiem piedarošām bankām, kurā strādāja kāds 1500 cilvēku. Tur alga vidējā bija no 3 līdz 4 tūkstoši eiro. Viņi maksāja nodokļus, viņi atbalstīja
kultūru, viņi gribēja būvēt šo modernās mākslas muzeju. Šī banka bija iepirkusi daudz gleznas, kuras bija gatava uzdāvināt valstī, lai viss tas būtu. Viņus nodeva un aizvēra ar mērķi, lai izlaupītu. Sākumā mērķis bija atdot šo banku izlaupīšanai maksātnespējas administratoriem. Tas neizdevās. Tagad plāno šos miljardus nozagt, lai varētu savus šos esošos budžeta caurumus aizlāpīt. Es šodien skaidri varu pateikt to, ka pēc nākamajām vēlēšanām esmu pārliecināts, ka tiks ierosināts krimināllietas un tiks saukta pie atbildības tie cilvēki, kas ir nodarbojušies ar šo noziedzīgo darbību. Un tas būs jau visaugstākā ešalona līmenī. Nevis tie izpildītāji, bet tie, kas ir pasūtījuši šo konkrēto projektu, izzagt šo banku. Un tas, kad bankas īpašnieki cenšas aizstāvēt savas intereses tiesiskā veidā, tas, protams, neapmierina šos esošos pārstāvjus, Kariņu, Levitu un pārējos tiesiskuma pārstāvjus, jo viņiem vajadzīga šī nauda. Un izskatās, ka tā būs liela cīņa par to, lai līdz vēlēšanām tiešām šī banka tiktu izlaupīta, bet es ceru, ka pēc vēlēšanām tie, kas būs pasūtījuši šo izlaupīšanu, tiks tiesāti. Sanāk, iedomājies, cik ļoti daudz būs cilvēki, kurus būs pēc tam jāsauc pie atbildības, daudz darba priekšā. Es domāju, ka daudzi cilvēki, kas patreiz ieņem vadošas amatus, viņi stāsies tiesas priekšā. Jo to, ko viņi sastrādājuši pēdējo gadu laikā, to nevarēs vienkārši izbeigt ar to, ka piedodiet, mēs jūs izmetam ārā un jūs ejiet kaut ko darīt. Es domāju, ka tiks ierosināts daudzas izmeklēšanas, kuras vainagosies ar to, ka būs jāuzrāda apsūdzība ļoti daudziem šīs valdības, kas ir pārstāvjiem un pie varas pietuvinātiem cilvēkiem. Tie, kas tagad šī Covid piesagā ir dabūjuši šos līgumus par vakcīnu piegādi, apšaubāmus līgumus, kur šodien jau parādās informācija, ka cilvēki, ārzemnieki, kaut kādi offshore, Krievijas pilsoņi pēkšņi šādi uzņēmumi, jaundibināti uzņēmumi saņem miljoniem lielus līgumus par vakcīnu piegādi. Es uzskatu, ka tas, ka prokuratūra šodien izvirza šīs apsūdzības, tas ir labs sākums, bet mēs gaidīsim, lai būtu arī tāds pats turpinājums. Tad, paturpinot ar vienu tādu interesantu komentāru, varbūt tu atpazīsi, Ainār, kas tu ir teicis. Un tas skan tā: vienu lielu daļu deputātu aicinu nepiedalīties Saeimas vēlēšanās, paši aiziet ar godu. Un to teica? Un tas ir Raimonds Pauls. Jā. Raimonds Pauls, tas ir cilvēks, kurš tiešām ir Latvijai devis tik daudz, gan Latvijas atpazīstamībai, gan arī Latvijas tēla veidošanai. Viņš vienmēr ir atšķīries no citiem cilvēkiem. Viņš nebija kompartijā padomju laikā, lai gan viņu mēģināja padarīt par kompartijas biedru. Viņš tā arī neiestājās. Un tas, ka viņš pirms pāris dienām intervijā pateica, ka viņš novēl daudziem nemaz nepiedalīties vēlēšanās, es domāju, ka tā domā šodien lielākā daļa sabiedrības. Tā kā Raimonds Pauls domā, tā arī domā daudz citu cilvēku. Bet tad uzreiz ir jautājums, piemēram, paturpināt to pašu, vai būtu nepieciešams arī samazināt deputātu skaitu? Mums partijas programmā Latvija pirmā vietā ir ierakstīts programmas punkts, kur mums būtu jāpāriet uz daļēji mažoritāro sistēmu, proti, kur 50 deputāti tiktu ievēlēti no partiju listēm, bet 50 tiktu ievēlēti individuāli. Viņi varētu būt pie partijām nepiedaroši. Es domāju, ka tas varētu būt tāds labs sākums, kad cilvēkus varētu ievēlēt arī bez dalības kādā no partijām. Mums ir jāpanāk, lai uzticība politiķiem būtu lielāka, un tāpēc šāds modelis viennozīmīgi būtu atbalstāms, un tad tiešām deputāti būtu tuvāk tautai. Mēs diezgan strauji tuvojamies šī ētera beigām, bet vēl nav pašas beigas. Ainār, es domāju, ka mēs šodien ļoti daudz ko izskatījām, ļoti sāpīgām tēmām šodien pieskārāmies, izrunājām, bija ļoti daudz jautājumi. Varbūt kāds ir tavs tas kopsavilkums no šīs dienas laiva, jo katrs tomēr laivas sanāk bišķiņ savādāks. Kas šoreiz bija tāds, kas varbūt
visvairāk paķēra tevi? Es redzu skatītājus, kas konkrēti visvairāk paķēra. Situācija tāda, ka mēs esam diezgan sašķelti Latvijas sabiedrību, un tomēr vajadzētu mēģināt kaut kā apvienoties un tiešām virzīt šo valsti tā, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc prom no šīs valsts. Daudz cilvēku saka, kāpēc tu pats nevari aizbraukt uz citu valsti, dzīvot mierīgi. Es teikšu tā, ka man atbildi ir uz šo jautājumu. Es esmu piedzimis Latvijā, es gribu, lai Latvijā dzīvo mani bērni, lai Latvijā dzīvo mani mazbērni. Un šodien man ir radušās bažas, ka mani mazbērni iespējams var dzīvot tādā Latvijā, kurā viņi nemaz negribēs dzīvot. Tikai tāpēc, ka ja Latvija nekļūs nākamo 4-8 gadu laikā par bagātu un pašpietiekamu valsti, tad jaunatne aizbrauks prom. Un tad, kad sāksies šī milzīgā emigrācija, kad to cilvēku aizbraukušo skaits kļūs vēl lielāks, tad beigās, ko lai dara jaunatne valstī, ja šī jaunatne šeit negrib dzīvot. Tā kā mums ir jādara viss, un es šodien esmu gatavs nākamos 4-8 gadus strādāt un kalpot un ieguldīt visas manas zināšanas un arī pieredze tam, lai tiešām Latvija kļūtu par bagātu un attīstītu valstu. Un es šodien, tāpatās kā daudzās citās reizēs, gribu aicināt cilvēkus uz sadarbību. Ja jums ir kaut viena ideja, kaut viens konkrēts piemērs, ko jūs gribētu darīt Latvijā, ko jūs gribētu izdarīt, ko jūs gribētu izmainīt, nāciet, sadarbosimies, jo sadarboties šodien tas ir galvenais, kas ir jādara. Un, protams, arī tie cilvēki, kas vienkārši skatās uz procesiem no malas, es aicinu, esiet aktīvāk, iesaistieties procesos, arī politikā. Redziet, Amerikā ir tas unikālais piemērs, kur liela daļa sabiedrības ir demokrāti un otra sabiedrības daļa ir republikāņi. Un viņi ir gana aktīvi. Un tāpēc, ka viņi aktīvi, vienmēr ir spraigas cīņas vēlēšanās. Šodien, tad, kad iepriekšējās vēlēšanās piedalījās tikai 34% iedzīvotāju, kas atnāca uz vēlēšanām, tā nav kaut kāda statistika, tie ir oficiālie dati, tad izskatās, ka esošais režīms grib novinēt vēlreiz pēc principa, ka jo mazāk cilvēki ieradīsies uz vēlēšanām, jo labāk būs. Tāpēc aicinu jau šodien ne tikai jūs, bet arī visus pārējos cilvēkus runājiet savā starpā, diskutējiet par politiku un mēģināsim kopīgiem spēkiem nomainīt šo varu nākamajās vēlēšanās. Es ceru, ka šis pirmais laivs šajā gadā turpināsies un būs arī nākamie. Mēs kopā ar Māju esam vienojušies, ka mēs centīsimies vismaz reizi nedēļā atbildēt uz aktuālajiem jautājumiem. Un tā kā aktuālo jautājumu gada sākumā ir daudz, es uzskatu, ka tas tikai parāda un pierāda to, ka Latvijā ir daudz darāmā, tā kā aicinu uz sadarbību, un es ceru, ka mums kopā izdosies. Tā kā darīsim visu, lai Latvija būtu pirmajā vietā.